Paul, Jā. man ir jautājums. Droši, jebkurš jautājums no tavas puses. Labi. Tev ir mājās dārzs? Tu domā piemājas dārziņš, kur gurķi, kartupeļi un tā? Jā. Nu, protams, es domāju, katram latvietim vajag iemācīties audzēt burkānus, kāpostus, Jā, kartupeļus man un tā patīk tālāk. dillītes, lociņas. Kas ir dārza pats lielākais darbonis? Slieka! Pareizi. Pareizi, man likās, ka kurmis. Šodien esmu uzaicinājis savu ļoti labu paziņu Anitra pēta sliekas. Anitra, nāc iekšā. Sveiki, sveiki, prieks tevi redzēt. Labrīt, Sveiki, sveiki, ļoti patīkami tevi satikt. Klau! Tu esi paņēmusi līdzi sliekas. Tas tev ir hobijs vai tā tev ir nodarbošanās? Tas ir mans slinkums. Tavs slinkums? Pastāsti, kāpēc? Man nepatīk nest ārā miskasti. Nopietni, un kā tas saistīts ar sliekām? Nu kā, es visas mizas varu atdot sliekām. Un tā kā man mājās aug ļoti daudz puķu, Jā. tad man tas ir vajadzīgs, tas mēslojums. Un tas man atkal nav jānes mājās, man nav lifta. Bet kādas mizas tad jūs viņām atdodat? Nu visas, ko esmu Es ēdusi. te redzu, te ir kaut Te kāda ir miza. banāna miza. Banāns. Sīpola, jābols. Bet vai šajā trauciņā ir tikai mizas? Vai arī ir sliekas? Ārpēc viņas ir maziņas. Tas ir tikai mazs bišķītis no visa, kas man ir. Un cik ilgi sliekas dzīvo? Saka, ka 10 gadus, bet 10 tas ir gadus, ilgi. tā iedomājos. runā. Klau, bet kā var pateikt, kur slieka ir galva? Viņa ir jostiņa. Aha. Tur oliņas savu, un tas ir tur pašā- tuvāk galvai. Jā. Bet es esmu dzirdējusi, ja slieku pārauj uz pusēm, tad tā turpina dzīvot. Tā ir taisnība. Ja norauj astes galiņu, tad saka, ka jā, bet ja galva norauj, tad nē. Bet nu vispār nevajadzētu laikam tā viņas Nē, nu mocīt, vai ne? es neraustu sliekas, man viņas ir draudzenes. Es Klau- pat nevienam makšķerniekam viņas neesmu devusi. Klau, bet kā tu viņas audzē? Man ir tāda sistēma, divas bļodas, vienā ir vecāks komposts, otrā svaigās mīzes, un vēl tajās bļodās ir ar lodāmuru izbakstīju caurumus ar karstu lodāmuru, un tad pa tiem caurumiem sliekas salien pie mizām. Tas nozīmē, ka katrs mājās var audzēt sliekas. Elementāri, un Jā. nenest miskasti tik bieži. Iedomājieties, katrs no mums un paņemam, atrodam ārā, tā kā būs pavasaris divas sliekas, ieliekam iekšā zemītē, saliekam visādas miziņas, un tad viņas sāks vairoties. Jā, un tad, kad jūs Kolosāli. labi iemācīsieties, jūs varēsiet to slieku mēsliņus pārdot uz Āfriku, jo tur mēslu nav par lielu naudu un kļūst par bagātniekiem. Iedomājies! Paldies tev liels, kad atnāci! Tagad katrs no mums varēs kļūt par slieku pētnieku!